kultūras ziņā, radošajā ziņā norisinās no agra rīta līdz pat vēlām vakar stundām, jo koncerts. Varbūt
jāmostās. Un tagad mēs kopā. Dievs, tu vārd. Paldies jums. Kāpēc ir tīra, kā debes? Saplēsās ledus, pāri upei tādus, kas tad no jūs mierīs? Divvietolības laiks, atstums mums krastā, kā laivu. Sūtuvos, plīsīs gabalos ledus, mīlestība var nebūt. Balon aizmīto, ciedē un jāvaino. Savu izjausē, laimē un nelaimē. Mīlestības, 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 kāpēc tu līdzi? Vienkārši šūpoties vējā, līdzīgi savos kaimiņos sarunās, kopā ar pavasarī. Kāpēc tik nāktu? Kāpēc ir tīra, kā debes? Saplēsās ledus, pāri upei tā nebūs, kas tad nokļūs mierīgs? Balon aizmīto, ciedē un jāvaino. Skūp savu izjausē, laimē un nelaimē. Vaino un attaisno, sasien un atbrīvo. Atvēr un piedo, dāvā un neatdod, mīlestībā. Mīlestībā visam gaidām pavasari, gaidām. Es kādu ņemu līdz, tevi aizmirst nepalīdz. Kas nepalīdz? Laikam uz to būs jāskatās. Viss līdz galam pasacīts, pāri tāpā iesmat rīts. Visi kopā lūdzu.
atvairīts. Paldies!
tikai viens naktī pāri mums līdz. Skatos domas pulsas nozāties sienas, lietas no līgas. Nogar durvis soļi dzirdami uz sienas, lietas no līgas. Ļaunas mostas steidz uz darbu sarunājās, lietas no līgas. Ļaunas nemana to nemas nepriecājās, līdz izgovā, gāja mums līdz. Tikai lietas naktī pāri mums līdz, gāja mums līdz. Tikai lietas naktī pāri mums līdz, gāja mums līdz. Tikai lietas naktī pāri mums līdz, gāja mums līdz. Tikai lietas naktī pāri mums līdz. Paldies, Liepāja! Paldies, Liepājas sveicinājums dzīšanas dienā! Jurgota Puša, Ivars, Jānis, mani sauc Pauliņš, paldies, Liepājā! Lietas no līdz! Lai jums jauks vakars, lai jums jauka nakts, visā tā! Es domāju, mēs varētu vienkārši kopā to piedziedājumu. Ja jau vajag atkārtot, tad Liepāja to var. Tad aiziet, Valter, tu jau līdz, kā tikai lietas naktī līdz, kā jālabas līdz. Ļoti labi, tikai lietas naktī pāri mums līdz. Nu jā, kāpēc mums vajadzēja otru pusi aicināt? Es tagad nesaku. Vajadzēja, jo tā kā viņi šo lietu mums pāri ir pārlējuši, tā, protams, nespēja nevienu citu muzikālu apvienību. Un es domāju, ka nākamgad otra pusi atkal būs klāt, un tad jau būs dziesma arī par vēju, par vētru. Bet mēs esam gatavi ne tikai vējam, bet teju vai orkānam šobrīd šeit šajā vietā, jo mēs esam pietuvojušies tam brīdim, par kuriem parasti saka, tiek rakstīta vēsture. Jā, un nevelti man šeit, manā elkonī ir iegūlusi bumba. Bumba, kas nav vienkārši bumba, futbola bumba, protams, ka. Un saistībā ar to, ka šeit uz šī skatuves šodien piedzims jaunais Liepājas futbola klubs. Jā, lūk, tādas ovācijas mūsu jaundzimušais futbola klubs Liepāja noteikti sagaidīs no mums tajos brīžos, kad viņi cīnīsies futbola laukumos. Un šī bumba arī spēlē zināmu lomu šajā vēsturē, bet mums vispirms jāuzzina, kāda ir tā simbolika, pēc kuras mēs starp daudziem tūkstošiem pasaules futbola klubu atšķirsim vienīgos. Futbola klubu Liepāja, dāmas un kungi, mīkla izklīst un uz ekrāniem parādas futbola klubu Liepāja logo. Ir arī pašsaprotami, jo šie puikas spēlēs vienmēr par Liepāju. Nu, tieši tā par savu pilsētu, jo jebkurš, kurš būs Liepājas kluba spēlētājs, vai vietējais, vai ārzemnieks, būs liepājnieks, vai ne? Un liepājnieki mīl futbolu, ir tā. Un mums ir jāzina savi varoņi, tāpēc viņi, mazliet
Šodien viens pēc otra mūsu priekšā nāks tie zēni, puikas, tie vīri, kuri vienmēr kopš šīs dienas nesīs Liepājas vārdu kā futbola klubs Liepāja. Nu tad iepazīsimies ar futbola klubu Liepāja! Tas ir viņš! Uzskatiem lejām! Kā nākamais pieredzes bagātājs Kristāls Grebis! Cilvēks, kas rūpēsies par skaistiem vārtu gūmiem, Toms Guds! Liepājnieks no Argentīnas Kristiāns Demians Torres! Futbola kluba Liepāja rindās ir bumpas magnēts Reinis Flaksis! Ovācijas Reinim! Cilvēks ātrums, cilvēks Zibens, Emīls Knapšīs! Pēc viņa ierindā aicinām bumpas virtuozu Jāni Ikaulnieku! Uzskatiem lejām, Liepājā! Kā nākamais komandas snaiperis Ilja Šačins! Un, kā zināms, futbolisti vienmēr ir darījis skaisti. Ekstravagantākās frizūras īpašnieks šajā klubā - Krišs Kārkliņš. Futbolā ļoti svarīga ir aizsardzības līnija, tāpēc uz skatuves nākamie būs futbola kluba Liepāja aizsardzības balsti Edijs Šlampē! Tas ir viņš, kurš sargās. Viņam palīdzēs Juris Kučmā. Un vēl viens aizsardzības pilots Madis Mikelsons! Un lūk, sveicienu un Slovākijas krāsu šajā klubā
komandas vārdā Liepājas dzimšanas dienu. Esmu atgriezies Liepājā, lai ar šiem džekiem nest Liepājas vārdu. Gan Latvijā, gan aiz tās robežām. Bet priekš tā mums vajadzēs jūsu atbalstu. Gādam jau nākamo piekdienu Daugavas stadionā lai jūs mūs atbalstītu, jo tiešām jūsu atbalsts mums būs ļoti vajadzīgs. Paldies vēlreiz un vēlreiz visus apsveicu svētkos. Paldies, Māri! Bet, mēs jau teicām, šī bumba, kas šobrīd ir pie manis, nav vienkārši bumba. Kāds no jums šo iegūs īpašumā, bet tikai pēc tam, kad to būs parakstījuši visi futbola kluba Liepāja spēlētāji. Nu tad, lai iet parakstu aplis. Vēsturisks brīdis, fotogrāfija, ķeriet mirklī, viens pēc otra uz šīs bumbas, kuras šorīt vēl bija vienkārša futbola bumba, gulst futbola kluba Liepāja spēlētāju, treneru un prezidenta paraksti. Un šī bumba netiks nogādāta aizskatuvē. Viens bumba, kuru pirmo reizi paraksta visi futbola kluba Liepāja spēlētāji. Un jāsaka, šāda bumba ir vienīgā pasaulē. Jā, žēl, ka mēs nevaram pretendēt uz šīs bumbas iegūšanu. Un lūk, tie ir viņi, kuri mums ir jāatbalsta liepājnieki. Gan mājas spēlēs, gan tad, kad viņi dosies pretī savām uzvarām Latvijas un Eiropas futbola laukumos. Tas ir futbola klubs Liepājā. Parādam ar kādām ovācijām. Mēs viņus sveiksim, atbalstīsim un uzmundrināsim. Gan tajos brīžos, kad viņiem vajadzēs mūsu spēku, gan prieku par viņu izcīnītajām uzvarām. Vēlēsim, lai viņiem izdodas, un mēs noteikti zinām, ka izdosies, jo klubs, kas ir dzimis reizē ar Liepājas dzimšanas dienu, viņš nevar būt citāks kā vien ļoti veiksmīgs. Man šķiet, ka jums jau jāsāk ieņemt tās labākās vietas, kur jums šķiet bumba varētu nonākt. Skatos, tur jau rokas ir paceltas, redzēsim, vai uz to gānu bumba ies, vai pa vidu, vai labajā flangā, vai var būt kāds no sēdošajiem šo bumbu iegūs. Tas viss būs atkarīgs no futbola kluba Liepāja prezidenta Māra Verpakovska stiprās kājas. Lūk, vārds sargātāji un padod tālāk. Vēl pavisam nedaudz, un šī bumba iegūs unikālu vērtību. Un es domāju, mēs šobrīd redzam un esam vēsturiska brīža apgūti, jo es domāju, ka Liepājas viņu skatuve arī ir kļuvusi par unikālu, jo tās ir stāvējusi visa futbola kluba Liepāja komanda. Komandā ir spēks, bet kas pavada savu futbola bumbu pasaulē? Pasaules mēdī. Un vēlreiz! Paldies! Vēsturisks brīdis, tas ir vēsturisks marķieris, varbūt kādam gribēsies arī to iegūt savā īpašumā. Varbūt mums var. Lūk, pat marķieris, ar kuru ir parakstījušies visi futbola klubā spēlētāji, treneri un prezidents, ir kļūst par vērtību.
jo mēģinot iespējams viss, un tu mēģini vēl, ja paies kaut zin kādes cits, vienmēr mēģini vēl un vēl, un drusmīs kā žiepstīk uzreiz, un zini zemē nepierāk, vien vainīties beidz. Viņa dejo tik strauji, un viņa smējas, pat stāvot kraujas, un viņš atstāts bez runām un vārdiem, un aizrājies tā šķiet, kā viņa dejo. Šāds mūsums, tam pirmoreiz mūžā, un viņš saistīts, kaut bijis ilgustā, nereizi vien, un tomēr nav viegli spēt soli, un pret krauju ļauties nevar, kad citi smejas. Būt līdzās viņam grūti šķiet, un grūti projām iet, jo nav viņš viens, aiz viņam tādu simti stāv. Un nav viņš tur sev vēstakos, ja visu no
No sevis vairs nav bail. No sevis vairs nav bail. Street.
Paldies! Mūsu negalais koncerts pietuvojas izskaņai. Sabes
šajā reizē, lai saņemtu dāvanas. Jā, es domāju, ka viņa vislielākā dāvana, protams, ir mūsu aplausi. BTG mums grib viņiem pateikties par brīnišķīgo priekšnesumu un uzdāvāt arī kalendārus. Lūk, jau viņi nāk, un no viņu rokām šie te kalendāri. Mēs sakām milzīgu paldies grupai Soundclouds par brīnišķīgo krāsu šī gada Liepājas Vina gleznā. Un, Valter, šeit ir tik daudz mēdīju fotogrāfijas. Grupa Soundclouds pirmo reizi ir uz Liepājas Vina skatuves, un tas arī ir vēsturisks brīdis. Es piedāvāju uzlaisīt kopbildi ar mums vakar vadītājiem. Man ir vēl labāks priekšlikums. Ja var palūkt fotogrāfu uz skatuves, mēs uztaisam kopbildi ar uzvarētājiem un visu zāli kopā. Ideāli, ideāli. Gribat fotografēties visu kopā? Kā redzam, fotogrāfs jau Lūdzu, mums skrien. visi uzvarētāji, grupa un visi Liepājas Vina apmeklētāji, jūs būsiet kadrā. Būsiet kadrā. Tāda fotogrāfs kāp uz bungu paaugstinājumu, podestas. Pēc pavisam īsa brīža, lūk, šis unikāls.
mākoņi. Viņa raud, bet tu jau tālu man nedzirdi. Viņa raud, un viņai līdzi ir mākoņi. Viņa raud, bet tu jau tālu man nedzirdi. Viņa raud, un viņai līdzi ir mākoņi. Viņa raud, bet tu jau tālu man nedzirdi. Tu jau nedzirdi. Vārds mums ir neskaši par Dievu. Viņš ir tevi palicis mājās vienu. Tu raudi, 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 un šodien diena baudi. Tā tas ir. Jā, 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 jā. Viņam nav šodien vajag tavas vēstures izlasīt. Viņam nav šodien vajag, bet es solīju atnākt vadīt. Vārds mums ir neskaši par spēli. Viņš ir tikai mīlis ar garu mēli. Raudi, 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 un šodien viena tā tas ir. Jā, 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 jā. Viņam nav šodien vajag tavas vēstures izlasīt. Viņam nav šodien vajag, bet viņš solīja atnākt. Tas ir. Jā, 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 jā. Viņam nav šodien vajag tavas vēstures izlasīt. Viņam nav šodien vajag, bet viņš solīja atnākt. Viņam nav radījis uz tavas rakstītās vēstules, kas domāts tikai man, Labvakar, Liepāja! Kā mēs jūtamies? Un šodien liela diena, vai ne? Liela diena, dzimšanas diena. Daudz laimes tev! Liepāja dzimšanas dienā. Es domāju, ne tikai mēs vēlam, bet mēs visi vēlam, vai ne? Tieši tā. Un tāpēc mēs liepājnieki mierīgi varam uzdziedāt par godu šam notikumam.
Dziedam bez teksta, es jums parādīšu, kas ir apmēram jādzied tā. Apmēram tā. Varam? Īstenībā tā, ka mēs citur kaut ko to liekam, par visu saku, tas ir baigi smagi. Bez vārdiem, evo! Nu tad 3, 4 un...
dziesmu jaunās skaņās. Dziesmu par laimi. Izdevāšo dziesmu visus reiz kļūst laimīgāk. Tiešām tā ir. Mazliet lēnāk dziesmu, bet visiem zinām un baigi mīļam. Puķi bez spārniem! Vējā nāšu